Sveicināti! Šeit Rozā un Pūkains. Mēs atrodamies skaistā vasaras dienā ārā, jo mūsu studija nozega, un pie mums šodien īpašais viesis ir Dziedonis Vilks, un viņš mums prezentēs jauno albumu. Dodu vārdu Vilkam. Parādīt arī coveru visiem skatītājiem. Protams. Tā. Nu, kā redzat, šī ir vīrišķība. Tātad, nu, ko lai saka, tur tādas interesantas dziesmas ir. Piemēram, aizēju uz virtuvi un uzteikt sviestmaizi, kā arī vīru mīla un sarauj hokejs. Bet, nu, tagad arī ir iznācis šī pavasara grāvējs hīts Pienenes. Wow! Pienenes. Maģija. Jā. Manas mīļākās nezāles, starp citu. Tā kā, jā, es ieteiktu jums pirkt šo albumu, jo viņš ir ļoti baigi labs, maķen labs. Nu, dod tālāk vārdu tev. Tātad šīs dienas tēma vīrišķība, un tā sāksim ar pirmo jautājumu. Vai tu esi vīrišķīgs? Au, viss kārtībā. Nē, domāju, kā kuro reizi. Dažkārt var būt vīrišķīgs, bet dažkārt man patīk būt sievišķīgam. Piemēram, tagad es turu šo nezāli rokās, un es esmu bišķi sievišķīgs, jo mani viņa piesaista. Viņa ir skaista tomēr. Bet nu man patīk būt arī vīrišķīgam, darīt vīrišķīgas lietas. Nu, kas tup mājās uz dīvāna, dzer alu, skatās hoķi, ēd lučus vai ķiplo grauzdiņus. Nu, kas jums labāk patīk par junkfoodiem. Bet nu tas esmu tikai es nezinu, kā citiem ir ar to vīrišķību. Izkomandēt savu sievu. Tas bija joks, ja jums neaizgāja. Jūs stulbie cilvēki. Tas arī bija joks. Tālāk dod vārdu Laurim atkal. Jā, tātad paliekam pie tā, ka jautājums jums skatītāji, vai jūs esat vīrišķīgi? Varat arī meitenes rakstīt. Ja? Komentārus atstājiet tur, lejā, tur. Ja? Un jautājums jums arī sekojošs arī, ko jūs darītu, ja jums būtu 10 tonnas pieneņu? Uzdosim arī šī vakara viesim arī to pašu jautājumu. Ja man būtu 10 tonu pieneņu, es domāju, sataisīt 1000 vainedzību, uzdāvināt skaistām meitenēm, varbūt uztaisīt hippiju komūnu, vai arī es vienkārši uztaisīt no tām visām pienenēm gigantisku segu, un es viņus aplaizītu. Jo viņas ir tik smaržīgas. O jā! Viņas mani uzpudina. Jā. Tas ir mans domas. Tas arī viss, mīļie skatītāji. Nākošais raidījums pēc nedēļas. Vai varbūt tuvākajās dienās. Neaizmirstiet, šodien ir spēle hokejā pret Itāliju. 5. Mēs viņu skatīsimies un mēs vinēsim. Jā, tā kā spiediet like, un, un arī subscribe, komentējiet, rakstiet. Rakstiet mums SMS. Jā. Telefoniņu iedosim. Jā, rakstiet vienkārši tur lejā. Jā, labi. Čau!